reportāžas no notikumu vietām. Valdība sanāks uz ārkārtas. Saima neatbalsta ierosinājumu. Vai jaudas novados spēj? Gan Kurzemes, gan Vidzemes, kā arī Zemgals. Teātris piedāvā uzsvērt mākslinieciskas kvalitātes. Kultūras un izklaides ziņās uzzināsim. Kā pārvar krīzi? Par svarīgāko. Sveicināti raidījumā Runā Latvija. Šodien, godātie skatītāji, raidījumā runāsim par apvienotā pasaules latviešu zinātnieku 3. un Letonikas 4. kongresa zinātne, sabiedrība un nacionālā identitāte, to darbu aploci, kas filosofiskajā skatījumā skar idejas un teorijas modernitātes veidošanā Latvijā. Saruna ar akadēmiķi, filosofijas doktori Māju Kūli. Rīt notiks Latvijas izglītības inovācijas balvas pasniegšanas ceremonija pedagogiem. Kāds ir bijis šis laiks kopš iepriekšējās inovāciju balvas pasniegšanas laika? Studijā par to Eiropas sociālā fonda projekta pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos vadītāja Evija Papule. Akciju sabiedrība Pasažieru vilciens plāno slēgt līgumu par jaunu vilcienu sastāvu iepirkšanu jau tuvākā mēneša laikā, bet jau šajā sestdienā, 29. oktobrī, Pasažieru vilciens organizē pasākumu, kas būtībā atjauno Latvijas pirmās brīvvalsts prezidenta Kārļa Ulmaņa tautas ekskursiju tradīciju. Studijā par šiem jautājumiem runās akciju sabiedrības Pasažieru vilciens valdes priekšsēdētājs Nils Freivalds. Mūsu raidījumu kā allaž kuplinās arī Latvijas reģionālo televīziju stāsti par dzīvi un notikumiem valsts novados, un mūsu viesiem, godātie skatītāji, varat piezvanīt tiešraidē un pavaicāt savu jautājumu, vai arī izteikt savas domas, un telefons tiešajā ēterā 670 702 98, un numurs pat laban ir arī jūsu ekrānā. Bet studijā pat laban ir filosofijas doktore, akadēmiķa Māja Kūle. Sveicināti pie mums raidījumā. Labdien! Tātad šodien Pasaules apvienotais latviešu zinātnieku kongresa darbu turpināja pilnā sparā. Es pat varu precīzi nolasīt no plakāta, ka darbs iecentrēts 45 tematiskās sekcijās Rīgā, Jelgavā, Daugavpilī, Liepājā. Un kādi jums ir tie pirmie iespaidi par vakar pirmo darba dienu un, teiksim, par tos darbīgo situāciju, ko jūs varat pastāstīt? Es gribēju teikt, ka zinātnieki šajās 4 dienās, īpaši humanitārie un sociālie zinātnieki, ir laimīgi, ir pārlaimīgi pat, jo kopā sanākšanas reizes jau nav tik biežas, mēdz būt atsevišķu zinātņu nozaru konferences, bet šoreiz tas ir kongress un jau 4. Letonikas kongress, un tāpēc tas ir zinātnieku kopējais spēks, kuru mēs izjūtam ne tikai kā saturiskas prezentācijas, bet kuru mēs redzam kā tādu interdisciplināru kopību, zinātnieku kopību. Un mēs jūtāmies arī kā šīs valsts daļa. Daudz kas slikts ir teikts par Latvijas valsti. Mēs kādreiz mīlam zemi, nemīlam valsti, bet valsts mums ir ļoti vajadzīga. Un šajā valstī mums ir ļoti vajadzīga zinātne. Un tad, kad zinātnieki sanāk kopā, izrādās, ka tas intelekts ir spožs, ka tas ir starptautiski konkurētspējīgs intelekts, un reizē tas ir ļoti piesaistīts šai vietai, tēvzemē vai dzimtenē, kādus vārdus gan mēs neteiktu. Un 45 sekcijas, tas ir tik daudz, šodien biju 4 sekcijās, pati vadīju 1 sekciju. Sekciju vietas ir pa visu Rīgu, tās ir arī Liepājā, tad notiek pasākumi Daugavpilī. Tur visur nevar izskriet, bet lasot šos te pieteikumus, kā cilvēki ir definējuši savas tēmas un kā sauc referātus, es dzirdu visās auditorijās. Es gribētu tur uz Lomonosovu ielu, tur ir tik forši, tur ir tik interesanti. Jautājums, cik no tā visa dzird cilvēki, kas ir ārpus zinātnes, cik daudz no tā pēc tam tiks ielikts grāmatās, vai kartēs, vai atlantos, vai video pārraidēs, un tas cits jautājums. Tāpēc arī šī kongresa viena no pamattēmām ir sabiedrība zinātnes, kontakti ar sabiedrību un sabiedrības spējas uztvert to, kas notiek humanitārais sociālajās zinātnēs, medicīnas zinātnē, dabas zinātnēs, kas notiek Latvijā zinātnes sfērā.
Jūs vadījāt šodien tās sekcijas darbu, kas saistās ar modernitātes veidošanos Latvijā filozofiskajā un ideju vēstures skatījumā. Varbūt tā ļoti vienkārši, varbūt tiem, kas nav tik filozofiski izglītot un varbūt paskaidrot šīs sekcijas vispārējo to ideju. Mēs esam tiešām izmantojuši tādu jēdzienu modernitāte. Gribu atzīties, tas padomju laikā netika lietots, tas nāk gan no tāda Jurgena Habermasa, slavena vācu filozofa termina. Tas ir tulkots angliski, arī angļi, amerikāņi to lieto kā modernity. Nu, citiem vārdiem pasakot, tie ir jaunie, visjaunākie laiki. Tas nav jaunie laiki, kas būtu 17. 18. gadsimts. Bet Latvijā tas ir laika posms, kad mēs sākām kļūt moderni, laikmetīgi, kad mēs sākām jau braukt un tuvoties kaut kur 20. gadsimta dzīves izjūtām. Mēs to sākam saskatīt līdz ar jaunlatviešiem. Mēs tā gribētu teikt 19. gadsimta vidus, kad jau visas dzimbūšanas un tās šausmas cilvēka piesaistītība tādam smagam, fiziskam, patriarchālam darbam beidzās, un cilvēks jau kaut cik jūt brīvību sāk doties uz pilsētām, apgūst izglītību, mūsu zēni, meitenēm toreiz tā nebija lemts, bet mūsu puikas, kā dziesmiņā dzied, dodas atraitnes dēls uz Pēterburgu, studēt, ieiet pasaulē, ieiet lielpilsētā, kļūt gudram, atgriezties, vākt tautas dziesmas, būvēt kuģus, veidot ekonomiku. Tas ir modernitātes sākums, un tas ir saknes 20. 21. gadsimtam mūsu Latvijas valstī, kāda mēs tagad esam. Jūs pat arī lasījāt referātu latviskais un eiropeiskais triju dzīves formu skatījumā. Varbūt īsāk par to, kas tās ir tās trīs svarīgās dzīves formas. Es esmu uzrakstījis tādu grāmatu, diezgan biezu, ar bildēm. 400 pāri lapas latviešu valodā, tagad man viņi publicēs arī angļu valodā, Eirodzīve. Un tā ir mana ideja. Es viņu nekur īsti neesmu izlasījusi, bet man šī ideja ienāca prātā tad, kad es lasīju lekcijas Latvijas Mākslas akadēmijā, nevis universitātē. Ar māksliniekiem kaut kā viss notiek tā radošāk, interesantāk, priecīgāk un ne tik formāli. Un tad, kad es viņiem stāstīju par krāsām, par sajūtu maņām, par dažādām kara formām, par racionalitātes, par cilvēka prāta un iztēles un mākslinieciskuma izteiksmes veidiem, man vienā reizē ienāca prātā, ka dzīvi un kultūru var samodelēt tādos trīs formās, un par to es arī beigās grāmatu uzrakstīju. Viena forma ir tāda, ka mēs dzīvi dzīvojam tā kā augšup, ka mums ir vērtības un ka vienmēr augšā ir kaut kādas dižākās vērtības. To kristieši to vienmēr ļoti labi saprastu, un viņi saka Dievs. Bet var neteikt Dievs, var teikt ideāli, var teikt absolūtais skaistums, var teikt cilvēka harmonija, cilvēka piepildītība. Tā ir tiekšanās uz augšu, tā arī sabiedrība tā kā aug un izvēršās. Tas ir ielikts apgaismības laikmetā. Otru formu es nosaucu nevis augšup, bet par otru formu es nosaucu uz priekšu. Uz priekšu, angliski tas ir forward, tātad. Un tas ir kapitālisms, tas ir pareizticības, pat luterticības, modernitātes laika kapitālisma izveidotā dzīves forma, kad nav galvenais, skatīties debesīs, un gaidīt kaut ko. Galvenais ir intereses, mērķi, stumties, panākt, riskēt. Ļoti būtiska šajā formā ir konkurence, risks, arī vēsturiskie nopelni, bet tās vērtības, kas dzīves formā ir augšu, šajā dzīves formā uz priekšu, viņas, ja tā var teikt, grūstās. Nekas nav tik stringi noteikts. Tu vienu brīdi esi biznesmenis un tev ļoti laba dzīve un liela ģimene, otrā brīdī tu esi cietumā un zaudētājs. Tā ir otra dzīves formā, un es domāju, ka Latvija ļoti spilgti, tad, kad mēs bijām cara Krievijas province, bet tomēr izcila ļoti tomēr urbanizētā un attīstīta Rīga, ka tad mēs tajā laikā iegājām šajā dzīves formā, kura ir dominējoša Rietuma Eiropā. Visi stumjās uz priekšu kapitālisma garā. Bet par trešo dzīves formu es nosaucu tā. Tā ir dzīves forma uz virsmas. Uz virsmas. Tas nozīmē, ka nav vairs tādu ielu, stratēģisku interešu mērķu, bet kā tādā postmodernā sabiedrībā mēs tā dzīvojam, ja tā latviski var teikt tā, no reizes uz reizi. Kā sanāk?
Un tas ir tādas mazas jēgas piepildītības. Šoreiz man ir interesanti, es tur, teiksim, vinnēju kaut ko, nu ne es, bet cilvēks kāds. Vinnēju loterijā, cik forši no reizes uz reizi. Bet zūd lielie strateģiskie mērķi. Un man liekas, ka, tās ir manas hipotēzes, grūti tā pateikt. Vai tomēr arvien vairāk šī dzīves forma uz virsmas, arī uz virsmas, arī Eiropas Savienībā un līdz ar to Latvijā, kuram mēs piedaram Eiropai, nav atnākusi straujiem soļiem pie mums ne tikai mākslā, ne tikai postmodernās performances vai dzējā vai kādās teatrāla absurdās izrādēs. Tas viss būtu sīkums un varbūt amuzieris un ironija par šo laikmetu. Bet vai tomēr šī dzīves forma uz virsmas nav atnākusi pie mums ar tādu, teiksim, finanšu kapitāla? Šodien referātā šo domu izvirzīju, tā kā domu, kā problēmu. Vai tā nav atnākusi pie mums ar tādiem spontāniem finanšu kapitāla izliecieniem, ar krīzēm, kur viņas sākas ne jau Latvijā, bet mēs esam visur tur iekšā. Un līdz ar to mēs reaģējam nevis arī mūsu valdības, arī mūsu sabiedrības, nevis uz kādiem lieliem strateģiskiem mērķiem, bet uz tādiem izaicinošiem, momentāliem, situatīviem gadījumiem. Mums ir zvans studijā. Halo, sveicināti! Labdien, labvakar! Labvakar! Es gribētu akadēmiķei uzpacīt tādu lietu. Te patās no ziņu kanāla viens otrs jauns sieviete ar izglītību saka tā, vēlns viņu zina. Bet man gribētos varbūt pateikt viņas vietā labāk Dievs viņu zina. Ko jūs sakat par tādu lietu? Latvieši saka, velns viņu zina, pareizi, bet saprotiet, tajā vērtību hierarhijā, par kur es runāju, kad ir augšup, ir arī zemākais, visbriesmīgākais līmenis. Eiropas civilizācija, ceļš gnostiķiem, piemēram, tas ir sātans. Bet mums tas velniņš ir tāds nenopietnas, tāds kā blaumaņa velniņi. Un tāpēc, kad mēs paši sakam, velns viņu zina, es uzreiz iedomājos, to mazo melno spalvaino čabulīti, kas nav sātans. Mums praktiski mūsu kultūrā nav drausmīgo sātanu. Raganas mums ir, raganas ir pasakās, bet tās jau arī tādas viltīgas sievietes, kurām varbūt kaut kas vienkārši ir aiz ādas. Mums nav absolūtā jaunuma. Bet Dievs viņu zina, kāpēc neteikt? Mēs taču visu laiku sakam, paši pat nepadomājot, padomju laikā to nīdēja ārā no mūsu valodas. Mēs taču sakam, labdien! Mums šīs te ar Dievu palīgu, varbūt mazāk sakam, bet latviešu valodā šī te Dieva cienība pret Dievu mīlestība ir ielikta. Šī valoda tomēr ir stipri uz augšu nesoša valoda. Kā jums izskatās, vai mēs varam prognozēt, teiksim, Latvijas identitātes perspektīvas un nozīmi šobrīd un runāt par tālāku nākotni uz priekšu, kad tik daudz cilvēku izbrauc no Latvijas un maz dzimst? Maz dzimst visā Eiropā. Krievijā arī maz dzimst. Kaut arī viņam arī savi apstākļi. Ir tāda korelācija, tas ir sakritība. Eiropā, kad ir ļoti labklājīgas valstis, cilvēki kļūst egoistiskāki. Viņi grib dzīvot šim mirklim. Tas, ko es arī saucu par dzīves formu uz virsmas. Aizbraukšu uz Bankoku, nopirkšu zīdas šalles, nopirkšu jaunu Mercedesu. Bērnam, Dievs, jāpērk manā putrā un jāpērk suliņas un autiņi un šausmas, cik man būs jāsēž mājās. Tāds labklājības sabiedrības radīts egoisms. Tā ir ļoti slikta lieta, ļoti slikta. Ir valstis Eiropā, kuras saprot, un, protams, tas ir atkarīgs arī no valsts politikas, palīdzība māmiņām, palīdzība maziem bērniņiem, ir pabalsti, ir atbalsti, ir pabalsti, ir bērnu dārzi. Latvija cauri, man liekas, šobrīd tam alkatības posmam diezgan šķērmā veidā. Protams, mēs dzīvojam padomju iekārtā un nebija mašīnas. Pēc Žigulīša viss stāvēja partkomā, cik rindās, un neviens tur nedabūja izņemot funkcionārus. Ārzemēs neredzējām, ko ēst nebija, kurpītes viens pāris pēc milzīgas rindas. 20 gadi ir vienai paaudzei tas alkatības periods, protams, dažādu līmeņu iespējas cilvēkiem ir tagad.
Man liekas, ka tam vajadzētu pāriet. Nu, cik var? Nu, 2 mašīnas, nu, 4 mašīnas, nu, 70 ārzemes, nu, cik var? Jo bērns, maziņš bērns, visas māmiņas, kas mīl savus bērnus, to pateiks. Maziņš bērns ir lielākā bagātība pasaulē. Un, kad viņš izaug, viņš ir tavs turpinājums, tava nācija, tava dzīvība. Mums Dievs un pasaule nav devusi nevienam, ne mammai un tēviem, neko pasaulē labāku, kā šos mazos bērnus, kuri izaug lieli un turpina tevi. Man liekas, ka pāries tas konsumerisma, jeb kā mēs latviski sākam, tas pirkšanas un pārdošanas sabiedrības trakums. Nu, 20 gadi varbūt ir maz, bet vēl vien uz 20, vai tad mēs neturpināsimies kā latviešu nācija? Es domāju, ka mēs turpināsim. Mēs saliksim citas vērtības, dabu un panteismu un toleranci un mazos bērniņus. Nu, sarunājam tā, vai tad mēs nevarētu? Sarunāt jau varam. Bet runājot par nacionālo identitāti Latvijā, nu, vajadzētu tomēr zināt, kā to uzturēt. Es jau saprotu tā, ka mēs katrs ar savu kādu ikdienas rīcību, ar kaut kādām domāšanām, ar kaut kādiem darbiem, tomēr it kā uzturam šo latvisko identitāti, bet tomēr laikam ir jāzina kaut kādas svarīgākas lietas un svarīgākas kategorijas jūsuprāt. Protams, ka nacionāla identitāte ir ikdienas sastāvdaļa. Tas nav tāds priekšrakstu kopums, ko sacerētu kādi filozofi vai ministrija, un tad kā 10 baušļus ir jāizpilda katru dienu kāds rituāls. Mēs esam savā identitātē, mēs esam savā nacionālajā identitātē. Bet ja to kopj, un man liekas, mums ļoti ir jādomā par to, ka mums ir jākopj šī nacionālā identitāte, tad inteliģencei un māksliniekiem un arī mēdījiem ir jāsaliek tie simboli, ir jāatgādina. Un izglītības ministrijā uzstājoties kādreiz skolotāju priekšā, es visu laiku saku, vajag audzināšanu. Ir tik stipri pavirzījusies ministrija uz izglītības un zināšanu satura ielikšanu, ja, tādu arvien formālāku satura ielikšanu, un audzināšana skaitās tāda kā blakus nodarbe, un daudziem skolotājiem tas nemaz nav interesanti. Nacionālās identitātes kopšana ir tā audzināšana. Vienalga tā ir teātra izrāde, tā ir opera, vai tas ir kino, vai tas ir priekš par Elīnas Garančas sasniegumiem. Tā jau arī ir mūsu nacionālā identitāte, ka mēs Elīnu uzskatām, viņa pati arī sevi dzīvojot Malagā, uzskata par latvieti. Viņas mamma ir šeit. Viņas mazais bērns būs saistīts ar Latviju. Un lūk, šie visi mazie simboliņi, tie punkti, tie piesitieni, tā līdzdalība ir mūsu nacionālās identitātes kopšana. Bet būtu ļoti stulbi, bet mēs jau tādi nesam, būtu ļoti stulbi, ja mēs norobežotos un apmēram tā, mums te ir krievu kaimiņi un viņi tur nevar kaut ko saprast par tautas dziesmām, ka mēs ejam un sakam, tu tur nebāz savus pirkstus, tā ir latviešu padarīšana. Nē, mūsdienās identitātes un tās kultūras bagātības, viņas ir atvērtas pret mieru mīlošiem, saprātīgiem un zināt gribošiem cilvēkiem. Mēs nevaram tā savākt savu bagāžu un teikt, nebāz pirkstus klāt, jo tu esi citautietis. Tā tas nenotiek. Bet nacionālās identitātes kopšanā jūs nepieminējāt tādu kategoriju kā politiķi. Cik liela viņiem nozīme būtu, ja viņi darītu tā, kā vajag darīt? Briesmas ar tiem politiķiem, briesmas. Arvien lielākas šausmas mani pārņem. Es nezinu, 90. gadu beigās kaut kā likās kaut kāds pacēlums. Tad mēs gājām uz stāšanos Eiropas Savienībā, tad NATO mēs stājamies, mums bija augsti inteliģentā prezidente Vaira Vīķe Freiberga un arī kādas politiķu zinātnieku aprindas, kas man bija interesanti, kuros es klausījos un kas man bija autoritātes. Bet mēs esam kaut kur atgriežušies vismaz šajā brīdī tādā mitoloģiskā, jocīgā miglā tādā. Ir tik maz autoritāšu, un viņas tik strauji, pat mēģinot sevi iztēlot par autoritātēm, tik strauji zaudē savu reputāciju tagad. Šodien ir jauna valdība, lai Dievs pasargā šo valdību, jo kā viņa kļūs par autoritātēm. Es pat ļoti baidos, ka Dombrovskis, kuļoties kopā ar savu tagad nosaukto valdību, arī var sākt zaudēt savu autoritāti, to, ko viņš bija sakopis pa iepriekšējo periodu.
politiķiem ir jākļūst stipri inteliģentākiem, kulturālākiem un jādomā, bet to jau mēs viņiem sakam 20 gadus, un jādomā par cilvēkiem, par tautu, par nāciju, par Latvijas iedzīvotājiem, par Latvijas tautu, tā kā tas teikts ir satversmē, par Latvijas tautu, kas ir politiķiem darba devēji, par Latvijas tautas kopējām interesēm. Ja viņi to nedara, ja viņiem atkal ir partiju intereses, ja viņiem ir kaut kādu interesi iebāzt kaut kādu pilnīgi neatbilstošu ministra tipāžu pa katru cenu, lai pašapliecinātos, ja? Tad tā nav saprātīga politika. Viņi sabruks, pusgads, un viņi atkal mums sabruks. Nezinu, kursus, audzināšanu, politiskās teorijas, kultūras vēstures, ideju vēstures. Kādreiz es atceros, mūsu pasniedzējs, viņš diemžēl ir Mieris Augusts Milts, profesors, tika pasaukts, es nezinu, kas bija premjers. Mēs gan toreiz teicām Augusts nē, bet viņš aizgāja. Pirmo lekciju nolasīt kultūru vēsturisku lekciju ētikā, cilvēcībā, humanismā un ētikā. Un Augusts Milts aizgāja uz pirmo ministru kabineta sēdi, redz, man piemirsies, kas to vadīja. Un nolasīja šādu lekciju. Un tad viņš atgriezās un mēs prasījām, viņš teica, bet kaut mazs pilieniņš, tas jēdzīguma labā, kaut maziņš. Un atkal šobrīd skatoties, kaut maziņu pilieniņu paskatīties ārā uz to tautas vēlmju kopējo ievirzi, labklājīgu valsti, humānu valsti, audzinātus cilvēkus arī latviskuma garā, arī šīs kopējās modernās nākotnes Latvijas sabiedrības labā. Sirsnīgs paldies! Paldies arī par tādu ļoti prātīgu un jēdzīgu vēlējumu Latvijas politiķiem, un es domāju, ka zinātnieki jau tik daudz dara, lai par tām visām garīgajām, ētiskajām un tādām Latvijas pamatvērtībām mēs, tauta, daudz ko zinātu, un jānovēl, lai jūs to spētu arī iemācīt politiķiem. Tā kā sirsnīgs paldies par atnākšanu, paldies par informāciju. Un tālāk mēs skatāmies vienu stāstu no Liepājas par bilingvālo dienu tur.